Jā, sveiki! Mani sauc Ilva Kauliņa, un es esmu zīmola Tiny Bunny izveidotāja un vadītāja. Tā. Varbūt jums pašiem vai tuvāko draugu radinieku vidū ir kādi mazi bērni. Tādēļ es ticu, ka šai dienā, kad jau jums ir tik daudz vērtīgas informācijas, es ticu, ka būs vērtīgi arī uzzināt pavisam nedaudz par Latvijā radītiem kvalitatīviem apģērbiem. Tātad dažos vārdos. Tā, jau aizskrējām. Dažos vārdos Tiny Bunny piedāvā apģērbus bērniem no jaundzimušā vecuma līdz 12 gadiem, kā arī pieskaņots apģērbus sievietēm. Bet mūsu kolekcijas nav tikai un vienīgi par apģērbu, tās vienmēr nes kādu svarīgu vēsti. Piemēram, šobrīd aktuālajā kolekcijā mēs atgādinām par tām vērtībām, kuras ir vērts nodot no paudzes paudzē. Mēs runājam par to, cik svarīgi ir cieņa vienam pret otru, par to, ka pateicīga sirds tā ir skaista, par laipnību un citām svarīgām tēmām. Katrā jaunā kolekcijā mēs izceļam citas vērtības, kopumā atgādinot par tēmām, kas ir svarīgas bērnu emocionālajai attīstībai. Mūsdienās, kad mums apkārt ir tik daudz skaistu, kvalitatīvu zīmolu, tad vērtības ir tas, kas zīmolam var piešķirt pievienoto un emocionālo vērtību. Un tas patiesībā var būt tieši tas iemesls, kādēļ klients izvēlēsies tieši jūsu produktu. Un ja jau vēstījums ir tik svarīgs, tad arī zīmola vēstītājs nemazāk svarīgs. Un sociālajos tīklos šo lomu pilda influenceri. Kad es skatījos šodienas programmu, es domāju, ko gan es vēl varētu vērtīgi jums iedot un pastāstīt. Bet es nācu šeit un es nācu ar domu, ka es gribu vienkārši pastāstīt jums, cik svarīga ir sadarbība ar influenceriem maziem, augošiem uzņēmumiem. Nedaudz ieskicējot par Tiny Bunny vēsturi. Mēs sākam no pilnīgas nulles. Mēs sākām ar to, ka es viena pati šuvu pirmos apģērbiņus, biju iepirkusi audumus pa dažiem metriem, es tās uzšuvu un uzreiz jau prezentēju Facebook un Instagram platformā. Un paralēli pirmajiem klientiem, tieši influenceri ar savu ieguldījumu, viņi palīdzēja pacelties man gaismā un deva iespēju strauji augt. Tas bija pirms 6 gadiem, kad Instagramā bija aktuāls vienīgi skaistas bildes, brīnišķīgi apraksti. Tajā laikā ļoti populāri bija dažādi māmiņu un dzīves stila blogi. Un, tā brīža influenceru iesaiste palīdzēja mums ielikt tādā aktualitātes vilnī. Mēs varētu teikt, ka mēs bijām īstajā vietā, īstajā laikā un ar īstajiem cilvēkiem. Jā, mēs visi zinām, ka vislabākā reklāma ir no mutes mutē. Un ja vēl šo reklāmu sniedz influenceris, tad to var sadzirdēt daudz plašāk. Vēlāk, protams, mēs uz sadarbībām sākām influencerus aicināt mēs paši. Mēs piedāvājam produkciju kā dāvanu un pretī sagaidām tikai un vienīgi patiesu atsauksmi par to. Šo gadu laikā esam izveidojuši influenceru sadarbības ar daudziem un dažādiem influenceriem. Un, kas vēl nozīmīgi, ka liela daļa no tiem ir kļuvuši par tādiem kā zīmola draugiem. Un jā, tieši tik ciešas un sirsnīgas var izveidoties šīs profesionālās attiecības, ja ir tāda atpusēja atdeve, ja ir interese un ja ir dzīva komunikācija. Protams, tajā starpā ir bijušas gan veiksmīgas sadarbības, gan arī mazāk veiksmīgas. Bet tā ir daļa no tādas, kā mēs sakam, normālas sijāšanas procesa. Un kā tad izvēlēties influenceru sadarbībai, lai tā apusēji būtu patīkama? Pirmkārt, mēs skatāmies, lai mūsu vērtības sakrīt, jo tas ir primāri, lai influenceris varētu pienācīgi paust mūsu vēstījumu un lai tas nav pretrunā ar to, ko viņš ir iepriekš teicis vai paveicis. Mēs noteikti izvērtējam arī auditoriju, un te varbūt pat būtiskākais nav sakotājs skaits, bet gan tas, vai influenceru auditorija atbilst mūsu mērķa klientam. Tad mēs vērtējam arī sekotāju iesaistu un lojalitāti, vai sekotāji ieklausīsies tajā, ko influenceris saka. Un pēdējais, bet nemazāk svarīgais, ir tas, vai reklāma būs patiesa, jo cilvēki jau jūt to, kas ir pa īstam un to, kas ir uzspēlēts. Un šīs patiesās reklāmas ir nepieciešams regulāri. Nepietiek ar vienu reklāmu gadā, klientam ir jādzird regulāri par zīmolu, par produktu, lai tajā mirklī, ka viņam šis jautājums būtu aktuāls, lai viņš atcerētos tieši par konkrēto.
Tāds īsumā ir mūsu stāsts, kad influenceri iesaisti no zīmola pirmsākumiem vairāku gadu garumā ļāva mums no pilnīgas nulles augt līdz tam, ka šobrīd esam jau ar atpazīstamību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tas ļauj mums augt no tā, kad sākotnēji viena pati šuvu apģērbus, bet mēs šujam lielās Latvijas ražotnēs. Jā, mūsu reklāmas budžets nav liels, kā lielām starptautiskām kompānijām, bet gribu teikt, ka vietējie augošie uzņēmēji ļoti novērtē influenceru darbu. Un ka varbūt mums tas pat ir vairāk nozīmē, jo mēs tādā veidā nopelnam savu un savu darbinieku algu. Bez influenceru iesaistes mēs noteikti nebūtu spējuši paveikt tādu ātru izaugsmi, kā tā notika. Jo noteikti, neapšaubām, satura veidotāji iesaisti veicināja mūsu atpazīstamību, tā piepildīja sekotāju skaitu un, protams, kas rezultējās arī ar pirkumiem. Jā, nobeigumā es gribu teikt, ka es pilnībā piekrītu, ka influenceris ir profesija, ar kuru tāpat kā ar citām ir jāpelna sava iztika. Bet tāpat laikā šajā reizē es gribu pievērst jūsu uzmanību otrai pusē, ka nelieliem augošiem zīmoliem tā var būt ļoti, ļoti liela svētība, ja jūs padodat savu roku un palīdzat viņiem, ja jūs pastāstat savai auditorijai pa viņiem. Jā, ja tu esi satura veidotājs, tad šajā ekonomiskajā sarežģītajā laikā es atļaušos tevi uzrunāt un tiešām iedrošināt. Ja ir kāds zīmols, kas tev iepatīkās, tad varbūt nekautrējies un atbalsta viņu. Pat ja viņš nespēja nopirkt vietu tavā feedā. Un tāpat tās zīmoliem es gribu teikt, ka Instagrams mainās, algoritmi mainās, aktualitātes mainās, un vēlreiz mūsu stāsts noteikti nav iespējams atkārtot, bet ir viena lieta, kas nemainās. Tas ir tas, ka vienmēr uzņēmumam, vai arī tikpat labi ar influenceriem ir svarīgi, lai vērtības paliek nemainīgas, lai tās iet cauri laikam, lai tās iet cauri visam, ko jūs darat. Tāpēc, mans aicinājums šodien ir atbalstīsim savējos, atbalstīsim viens otru un iesim kopā. Paldies! Ilva labais. Tagad daram šitā te. Jā, man tā iemācīja Egita. Tagad es to visu laiku izmantošu. Egita, Klau, forši. Es gribēju teikt Tiny Bunny, Ilva Kauliņa, es tā gribēju teikt, bet tas izklausās jocīgi Tiny Bunny, Ilva Kauliņa, tad nav runa par tevi, bet, daļai ir. Labi. Mans trešais bērns. Redz. Ejam pie jautājumiem. Auditorija, lūdzu. Jautājums, ceļam roku, ja kāds kvestions. Man ir jautājums, tiešām ir tā, ka bērni un dzīvnieki vislabāk pārdodas? Zin kā, dažbrīd šķiet, ka bērniem mēs vienmēr atļausimies to labāko, kvalitatīvāko un tiešām domāsim par to, bet citreiz dāmas jau arī sev grib atļauties tā kā, kā tos kausus sver. Kura platforma tev pašai vislabāk patīk? Ja mēs runājam par influenceri, kur pareklamēties. Mēs lielākoties darbojamies Instagramā. Un visas arī tās sadarbības mums tiek veiktas Instagram platformā. Un kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka pilnīgi noteikti mēs zinām, ka tur ir mūsu klients, ka viņš tur skatās, ka viņš tur mūs pamanīs. Un līdz šim arī tā vienkārši dod vislielāko atdevi mums šī platforma. Dāmas un kungi, kur ir jautājumi? Auditorija. Droši. Sveiki. Es gribēju pateikt paldies par prezentāciju, fantastisku uzstāšanās. Un jautājums man ir tāds, vai jūs uzrunājat bērnu vecākus, vai arī cenšaties kaut kā līdz pašam bērnam nonākt? Caur sociālajiem tīkliem tas noteikti būs bērnu vecāki. Jā, it kā mūsu apģērbi līdz 12 gadiem, bet lielākoties mēs uzrunājam caur sociālajiem tīkliem vecākus, bet ir citi veidi, kā mēs cenšamies uzrunāt arī bērnus, lai viņi iemīļo zīmolu. Tās noteikti ir kaut kādas mazās detaļas, ko mēs dodam līdz pasūtījumiem. Tās ir kartiņas, kuras var izkrāsot, bet tas ir cits stāsts, tas ir ārpus sociālajiem tīkliem. Sociālajos tīklos mūsu auditorijā ir jaunie vecāki, māmiņas, tā kā sociālajos tīklos runājam ar viņiem. Vai ir kāda sadarbība, kura ir īpaši palikusi atmiņā ar kādu influenceri? Mums patiesībā tiešām ir daudzi influenceri, ar kuriem ir izveidojušās tādas ciešas draudzības, kuras jau mēs tiešām saucam par draudzībām.
tā kā es nevarēšu nosaukt vienu, bet mēs esam pateicīgi par to, ka mums ir daudzi draugi. Ar vīriešiem arī strādājat? Vīriešu apģērbiem vai? Nē, ar influenceriem, jā. Līdz šim vēl nē. Var ieteikt mums kādu. Jā, Lauris Zalāns. Tiny Bunny. labi, paldies liels. Ejam, jā, kur tur jautājums? Cik daudziem influenceriem jūs strādājat? Paldies. Mēnesī, teiksim, ieskatāmies. Mēnesī te varētu būt kādi 3, bet nu jā, tā izsvērt gadā, tas ir tāds mainīgs cipars, jā. Nu, superīgi. Jā. Paldies. Jā. Ilva Kauliņa, dāmas un kungi. No, atbalstam viņu. Jā, Tiny Bunny. Ejam ciemos uz veikalu. Pareizi.